Kāds tad ir mūsu nākamais darbiņš? Mums ir augstumlīknes. Ļoti skaistas. Tā es noņemšu šito te apakšiņu nost, lai labāk var saskatīt. Ļoti skaistas augstumlīknes. Mums ir pati līkne, mums ir indekslīkne, palīglīknes, viss tā kā vajag. Tā, es izņemu ārā formulainus. Arī, kur mums ir tikai indekslīnijas un augstumlīknes. 1, 2, 3, 4, 5. Katra piektā ir indekslīnija. Un šīs ir palīga augstumlīknes. Viņas nepārklājās, tātad mums viss ir sanācis ļoti skaisti. Ja es noņemu nost to indekslīniju, tā apakšā viņiem nekam nevajadzētu būt. Ja es noņemu nost, piemēram, līkni, tad zem līknes arī apakšā nekam nevajadzētu būt. Ja tas tā ir, tad viss ir izdarīts pareizi. Bet dažreiz, ja kaut kur kaut kas nepareizi tur sanāk sarakstās, tad viņa vienu otru pārklāja. It kā nekas briesmīgs, vienkārši jāiet un tas kods tur viss jāpāraksta pa jaunu. Un tagad mums vēl joprojām tās augstumlīknes, mēs viņas nevaram lietot OMAPerī, tāpēc es parādīšu tagad, paskatīsimies, kā mēs varam pietuvoties tam pasākumam. Tātad es iezīmēju visas indekslīnijas un ņemu šeit, un eksportēt iezīmētos objektus. Neku parādās man viņu saglabāt kā šeit failu. Un es viņu saglabāšu, tas vēl man nebūs gala rezultāts, tāpēc es viņu saglabāšu mapītē, kur mēs esam, kāžu zīmēšana, kurs, vektori, pagaidu mapītē. Es viņu saglabāšu. Tā ir indeks, tā es arī ierakstīšu, indeks. Obligāti jāparāda, ka tas ir šeit fails, CHP. Saglabāt. Teorētiski te vairāk neko var nemainīt, viņš it kā visu automātiski izdara. Koordinātas ir, viss mums ir, bet var arī manuāli ielikt, piemēram, tās būs līnijas, tātad ieliekam šo te līnijas. Es atstāju automātiski. Labi. Un, kur viņš ir saglabājis tagad, viņas tur pieejams, teorētiski viņas jau var lādēt iekšā maperī, bet es izstāstīšu bišķiņ tūlītās vēlāk, kāpēc es tā negribu uzreiz darīt. Tālāk mēs iezīmējam visas augstumlīknes un atkal daram to pašu. Ejam un saglabājam, piemēram, līkne. Man būs 5 metri. Vai to man vajag darīt citur, to man vajag darīt šeit. Tā. Atkal viss pa jaunu. Kur ir? Ne. Param zīmēšana. Vektoriņi. Pagaidu. Tā. Līkne 5 metri. Ok. Saglabāt. Atdien. Ok. Tā. Atzīmi noņem nost. Atzīmi noņem nost. Un nākamais man ir atzīmēt formulainu. Atzīmēju visus formulainus. Un saglabāt atzīmētos objektus. Un tie ir formulaini. Un arī CHP. Šeit fails saglabāt. Ok. Tā. Teorētiski man tagad vajadzētu visam izskatīties apmēram šādi. Te ir augstumlīknes, tas ir indekslīnijas. Šīs ir augstumlīknes. Un šie ir formulaini. Formulains.
nekur nekas nepārklājās. Viss ir ļoti labi. Tātad teorētiski šitās te līknes jau varētu izmantot karšu zīmēšanā, varētu lādēt iekšā jau maperī, bet man nepatīk dažas lietas, piemēram tās, ka šeit ir ļoti daudz visādi tādi sasmalcināti sīki graudiņi, kuri pēc tam maperī būs jādzēš ārā. Un arī tā forma, vietā man viņa nav tāda, kāda es viņu būtu gribējis. Tāpēc nākamais solis, ko es darīšu, būs augstuma līkņu ģeneralizācija. Tātad pirmais, es ņemu indeksu, atrodu ģeneralizācijas rīklu. Ja jums tāds nav, jums viņš būs kaut kur jāsameklē. Un iestatu obligāti šeit nevajag sajaukt, iestatu indeks. Es izvēlos šo te, lai viņu kaut kādā veidā padarītu tās līknes tādas lēzenākas, smukākas, foršākas. Šobrīd es atstāšu septītnieku, bet jūs ar šitiem te skaitļiem variet eksperimentēt, kā jūs vēlaties. Un ok. Tātad šeit tagad ir divas versijas. Viena versija ir ģeneralizētā augstuma līkne, otra versija ir tā, kas bija. Tāda atšķirība. Tātad šo te mēs jau varam dzēst faktiski ārā, un mums ir pagaida versijā, pagaida failā saglabāta šī augstuma līkne. Šī versija. Tālāk es viņu ģeneralizēšu vēl vienreiz, jo šitai te līnijai ir ļoti daudz visādi sīki tādi punktiņi, kuri man pēc tam maperī būs jāgriež ārā. Lai man maperī viņi nebūtu jāgriež ārā, es ņemu atkal ģeneralizācijas rīku un ierakstu, piemēram, ka tā ir indeksa līnija, man tur baigi sīkos objektus nevajag, tāpēc es ierakstīšu, ka izdzēst objektus, kas ir mazāk par 25 metriem. Un obligāti ielieku, ka tas ir indeks. Nē, bet saglabāties. Šis. Ok. Un tagad viņš izdzēsa visus mazos objektus, kuri man nav vajadzīgi. Viņš izdzēsa ārā. Bija šis un palika šis. Tā. Tātad šos te divus es mierīgi varu dzēst ārā. Man viņus vairāk nevajag. Noņem. Un šo objektu es jau saglabāšu vietā, kuru es izmantošu priekš mapē. Indeks. S. T. Saglabā. Tātad viņš man ir gatavs. Teorētiski es viņu varu mierīgi noņemt, lai viņš man netraucē. Tad es ņemu līkni. Un nākamais visu to pašu daru ar līkni. Tātad ņemu ģeneralizācijas rīku. Ņemu, kur ir mana līkne. 5 metri. Ņemu šo te opciju. Un tāpat to pašu septītnieku es arī atstāšu. Jūs varat eksperimentēt ar citām vērtībām. Tātad viņš bija tāds, un tagad ir šāds. Un atkal tas pats, tā pati procedūra, ģeneralizācijas rīks, atrodu tieši, ko es gribu, un noņemu mazākos objektus. Piemēram, šī gadījumā tā ir augstuma līkne. Es noņemšu nost arī 25 metrus. Tas ir mazāki par 25 metriem objekti. Ok. Tātad viņš ir noņēmis visus tos krikumus nost. Šīs te abas divas līknes
abas divas objektus šos te es jau varu mierīgi ņemt nost, man jau vairs nebūs vajadzīgi, bet šo es saglabāju kā līkni, kuru es tagad izmantošu maperi. Līkne. Nosaukumam nav nekāda būtiska nozīme, jo viņš nekur neparādīsies. Ne nosaukums, ne tas simbols, ne krāsa, nekas tur līdzi neies. Tur ies līdzi tikai strīpiņi. Tāpēc tam nav nekādas nozīmes. Tātad mums mapē jau ir jāparādās, divām augstumlīknēm, vektori. Tātad kur ir indekslīnijas, arī kur līknes. Un tātad šo mēs varam nest ārā, mums viņu mēs nevajag. Un mums ir palicis formlēns. Ar formlēnu droši vien ir savādāk tas, kad formlēnam mēs taisām mazāku ģeneralizāciju. Piemēram, formlēns, lai viņš ir vairāk tāds izlocīts un visur, kur ielien, mēs te uzliksim, piemēram, 4. Viņš, mazāk viņu izlīdzina, jo mums vajag vairāk labāk redzēt tās formas, kā viņas izskatās. Un arī to mazāko objektu izdzēšanu, tur mēs, piemēram, ieliekam kaut kāds, 10 metrus, piemēram. Un jānorāda tieši kuru, tas ir šis. Šeit ir ļoti svarīgi pareizi, viss salikt savādāk sāksies problēmas. Ok? Un viņš mazākos objektus, kas ir mazāk par 10 metriem, tos viņš tagad ir izdzēs ārā. Un tā mums tagad te beigās izskatās. Šīs te abas divas opcijas mēs varam atkal dzēst ārā. Mums viņas nav vairs vajadzīgas. Tā. Un šo mēs saglabājām mapītē, kuru mēs izmantosim priekš karšu zīmēšanas. Un šis mums ir formāts. Es, kā jau teicu, ne nosaukumam nekam tur nav nekādas nozīmes. Jo viņš nekur tāpat beigās pēc tam neparādīsies. Svarīgi ir tas, ka jūs paši saprotat, ko jūs tur esat sadarījuši. Saglabāt. Labi. Ok, tā. Šo ņemam nost. Viņš vairs nav vajadzīgs. Jo, ja kaut kas, piemēram, nesanāk pēc tam, mēs varam atgriezties, arī, kur viņas visas ir. Te palīg līnijas, viss, ko mums vajag, viss mums šeit ir. Viss. Saglabājam, ok. Tā galvenais ir svarīgi ir saglabāt. Nesaglabāt saistais viss ciet un viss darbs vējā. Jāsāk no jauna. Un tā, davai, nākamajā reizē.